sabiedrību Latgalē uztvert laikam kopumā mums kā tikko nokāpušas no mērkaķus no koka. Pats neesmu no Latgales, neesmu arī šeit daudz laiku pavadījis. Saprotu, ka vietējiem ir ļoti smagi. Tiešām prieks, ka Dagda iedvesmoja, un Dagda ir vīta, kurā arī redz potenciāli ne tikai vietēji, bet arī no Orīnas cilvēki. Es nebiju nekad piedzīvojis tādu uzņemšanu, kādu mēs piedzīvojām Dagdā. Vasals klausētoji! Mani sauc Marta Puzāka, i tu klausīs Latviešu kultūras ziņu portāla Lakuga raidierakstu Mīti 2. sezonu. Par ko mīti? Par to, ka veci stereotipi viestēja, ka latgalīši nikai nevar kočku atrisinot bez mītu vicinošanas. Tik itamā raidierakstā mēs raudzēsim apgost mītus, runājot par 7 visaidim mītim, jeb latviešu literārajā valodā mītiem ap latgolu i latgalisku. Bet, kāp mītus apgostu, kai mītus, mums vajag sazatikt i sasarunot, bet, kāp gribīs vērtīs starptautiskok, tad būs tas arī mīt sazatikt. I itamā raidieraksta epizodī mūsu saruna būs par itaidu mītu, vai māksla Latgolā ir tikai tradicionāla. I apgost, vai taišņi pastetēt itu mītu par patīseibu, raudzēs itos dīnas gosti. I pirmais, Rotko muzeja vadītojs, starptautiskas mākslas projektu kurators i pats arī mākslinieks Māris Čačka. Sveicināti! Sveiki! Tai pašu gostu vidā mums ir arī Kroslavas novada muzeja Andrupenis lauku sātas novadpietņeica, muzos tradiciju školas mozajim vadītoja, kā arī malnos keramikas veidotoja i tradicionālos kultūras pietņeica Evija Maļkeviča Grundele. Sveicināta! Vasarī! I trešais raidieraksta daļinīgs ir mākslinieks no Reigas, kurš pārnējā gadā bija arī mākslas kurators pirmreizējā arhitektūras mākslas i muzikas festivālā Dagdā, i kura profesionālo darbība ir saistīta ar materiālu i tehnoloģisku procesu pietajumiem, veidojot skulpturas, instalācijas i daudzīku citu naparastu. Tas ir Jānis Dzirnieks. Sveicināti! Sveiki! I pirmā mēs sākam sarunu, tad tāda tehniskā informācija par raidieraksta gaitu. Kā es ar jums runāšu latgaliski, bet kā ir kaut kas neskaidrs, tad jūs droši porvaicojat. Bet es ar jums runāšu latgaliski, bet jūs tad runājat katrs tādā valodā, ka jums ir ārti, vai te ir latgalīšu, vai te ir latviešu valoda. I pirmā mēs sāksim, tad ir mūsu tāda tradicionāla spēle, kas saucās Osais mīts. I tie izskaņās vaicojumi, iz kuriem ir jāatbild tikai nui vai nav, vai arī neko plašāk nepaskaidrojot. Izavācinot ar jūsu redzieņiem varēsim tad piečok. I tad sākam. Pirmais vaicojums. Latgola sabiedrībā tiek skaitīta kā tradicionālos mākslas reģions. Māri? Nu, jā. Jā. Jā, iespējams, jā. Labi, nākošais vaicojums. Laikmetīgo i tradicionālo māksla nav savienojamas lītas. Ir. Jāni? Ir. Jaunim māksliniekiem Latgalā ir grūšāk izapaust nekā Reigā. Laikam, ka nē. Es arī nepiekritīšu. Jā, tad jau tu visu porunāt varēsim toļok sarunas gaitā. I noslēdzošais vaicojums ir vietējo auditorija Latgalā ir atvērta jaunim mākslas veidim. Es domāju, ka jā. Jā, par to vajadzēs parunot. Es arī domāju, ka jā. Paldies par jūsu redzieņiem, kas ir bijuši dažādi, bet tomēr kopumā saprotu, ka domājat līdzīgai. I tad turpināsim jau tādu izvārstoku sarunu. I pirmā mēs sākam runāt par to, kas vispār notiek mākslā Latgolā. Gribētu sākt ar vairāk jūsu tādu personīgajiem sajūtam. Latgola kā reģions visot ir izacālusi ar spēcīgām tradīcijām, kuras mēs arī turpinājam veiksmīgi kā saglabot, tā arī popularizēt. I dēļ tam iespējams tas ir tāds iemesls, vēsturiskais iemesls tāda mītā izveidēja, ka, kad izskaņ vārdi māksla Latgolā, tad lielai daļai tas varbūt asociējās tieši ar to tradicionālo pusi, kas varbūt ir keramika, folklora. I dēļ to izsāksim varbūt ar Eviju, kas šodien mūsu gostu vidū ir vienīgo daļu dzimuma porstove. Kā jūs savā kasdīnā
jūtit mākslas izpausmis ir tos aktuālos tendences? Par tradicionālo mākslu vai par mākslu un tradicionālo savienojumu ir vienmēr izaicinoši runāt mūsu dīnos. Par to, ka, ja mēs pietējam tradīcijas, tas ir bijis kaut kad pirms kāda laika, bet, kad mēs tos izvalkam, tradīcijas atjaunojam un ieliekam mūsdienu kontekstā un situācijā, tad mēs to pielāgojam itos mūsdienu nosacējumiem un izpratnē par tradīcijām, un mēs to visu poradam radoši. Paņemam kaut ko no senejo un nesam toļok. Un tas cīši labi pazarodās, piemēram, keramikā. Mēs jau, man tā līkās grīvši runot, piemēram, Latgolas pūdnīku dīnos par tradicionālo keramiku. Timā nozīmī, ka mēs pīzaturamies pie tradicionālo kaut kāda kanona, bet pazaraugoties izstādī, kas notiek ik godus, tī var redzēt, ka radoši izapaužās katrs latgaļas keramikis un paroda, kādas vāsmas vai iedvesmas ir giltas no kaut kurīnis, apvienojot ar to tradicionālu. Tas man tā līkās, tas viss ir tā kopā saprota robežās, un tas viss, man liekas, ir atkarīgs no mūsu pašam, kā mēs uz to raugamies. Māri, varbūt arī jūs pastāstīt, kāds ir jūsu personīgais redzīns par tādu mītu? Starp tradicionālo un laikmetīgo ir tāda nosprausta nesaprotama līnija, kādu mēs viņu sev gribam katrs nospraust profesionālajā vidē vai sabiedrībā kopumā. Un tas bieži vien veido šo te neizpratni vai savu veidu polemiku kaut kādās sarunās, kas tad ir tradicionālais beigās un kas ir mūsdienīgais, jeb laikmetīgais. Jo būtībā es vienmēr uz tradicionālo raugos kā meistarību un amata prasmi, kas ir arī, protams, tradīcijās no paaudzes paaudzē nodota, kopta un attīstīta, un ko atsevišķi arī amata prasmju meistari turpina arī šodienā. Bet arī laikmetīgajā mākslā ir gan būtisku vietu ieņem prasmes un meistarība, kurai tikai šī te materialitāte un tehnoloģiskais princips ierauga šo te mūsdienu skatījumu jau saturiskajā gala rezultātā. Un tam ir jānotiek kopumā, un ja mēs gribam analizēt, vai Latgalē ir tikai tradicionālais vai Latgalē ir tikai laikmetīgais, skaidrs, ka viņi ir abi divi kopā, tikai vai mēs par to runājam, vai mēs to aktualizējam, bet kaut vai Rotko muzeja piemērā jau 14 gadus organizējot Latgales reģiona konkursu izstādi, kur katru reizi ir noteikta tēma, mēs ieraugam, ka tradicionālais ar laikmetīgo dzīvo kopā, un virkne arī tradīcijas kultūras meistari, kurus ikdienā mēs pazīstam vairāk, kas fokusējas un darbojas šajā laukā, viņi spēja runāt līdzi tēmai, iekļauties laikmeta valodā, un ir tikpat laikmetīgi aktuāli savā izpausmē caur savu meistarību un amatniecību, kaut vai Kalēji, kā Vronski, kas darbojas, tāpat virkne keramiķu, kas strādā melnajā podniecībā, viņi šo te risinājumu pagriež caur saturu, caur stāstu, kas no tradīcijas veido šo tiltiņu uz laikmetīgo, uz mūsdienu mākslu, par kur mēs jau varam tālāk reflektēt. Un, Jāni, tāds pat arī vaicojums jūsim arī ir tas, tā kā esat no Reigas, tad ir tas skats uz reģionu no Molus. Un kādas tad jūsim ir arī tos asociācijas par mākslu Latgolā? Jā, manuprāt, man nav sanācis tik daudz sekot līdz tām tieši tradicionālajām aktivitātēm, kas šeit ir notikuši. Vairāk Latgala asociējas tīri ar Rotko muzeju, ar varbūt to, ka Gorā notiek izstādes un tāda vēl tā kā Madlab, tāda jauna organizācija, kas Līvānos, kas ap to reģionu darbojās, kur
Jā, kas organizē dažādas vairāk laikmetīgās lietas, vai ne? Varbūt tas ir tāpēc, ka es neesmu tik ļoti, pats esmu mākslinieks un ne tik ļoti kultūras pētnieks, un tās vienkārši vairāk tādas aktivitātes, kurām man dabīgi ir sanācis pievērst uzmanību, jā. Līdz ar to, jā, kaut kā tā. Liekas, ka te arī ļoti aktuāls tās laikmetīgās lietas, jā. Bet, manuprāt, laikmetīgais, kā jau Māris minēja, iet roku rokā arī ar tradicionālo, un, jā, vienu otru lietu var papildināt ļoti labi. Saprotam, ka laikmetīgo māksla ir jūtama Latgolā un ka tradicionālais ir kā tilts uz laikmetīgo. Un tad arī Mārim vairāk jautājums par atvainoju, par laikmetīgos mākslas izpausmēm Latgolā. Un runājot arī par Rotko muzeja vārdu, kas izskanēja arī sarunā, ka tāpēc Rotko muzeja attaisīta taišņi pavasara izstāžu sezona, un tī katru gadu notiek arī taišņi Latgolas reģiona mākslinieku konkursu izstāde, itūreiz ar reģionam raksturīgu tematiku pīrobeža. Kādi tad, Māri, jūs ir novērojami par Latgolas mākslinieku aktivitāti taišņi tamā konkursā un izpausmēm itūgod? Es drusku jau izskicēju, jā, ka jau 14. gadu mēs rīkojam šo konkursu izstādi tieši motivējot latgales māksliniekus vai Latgalē piederīgus māksliniekus, kuri varbūt tās tikai Latgalē ir studējuši, vai kuriem saknes ir Latgalē, bet viņi dzīvo kaut kur pavisam citur, bet savu identitāti sasaista. Reflektēt par dažādām tēmām. Šoreiz mēs kuratoriāli veidojām šo tēmu pierobeža, kas ir gan šajā ģeopolitiskajā situācijā, gan pasaules kopējā hausa kontekstā gana aktuāla tēma. Un būtībā tiklīdz tas ir kuratoriāls projekts, tiklīdz tam ir noteikts uzlikts konceptuālais loks, par ko mēs vēlamies aicināt māksliniekus reflektēt, tas jau paredz to, ka tas nav vienkārši paņemts no plaukta brīnišķīgs purniecības darbs vai paņemts no plaukta kaut kad gleznots darbs, bet ka mēs motivējam mākslinieku būt aktīvam, domājošam un iesaistošam un arī praktiski darbojošamies materiālā, reflektēt par konkrēto tēmu. Un katru reizi šo 14 gadu garumā, jo man ir tā laime redzēt un sekot līdzi visiem šiem 14 gadiem, kā tie konkursi ir attīstījušies. Ja sākumā, šis projekts kā kuratoriāli veidota, bet konkursa kārtā realizēts izstādes variants, viņš gāja tā liegani, un sākotnēji bija daudz darbi, kas vairāk atbilda šai materialitātei un kvalitātei izpildījumā, bet ne tik ļoti konceptuāli tā piedāvātajai tēmai. Tad šobrīd arvien vairāk mākslinieks reflektē par uzstādījumu, kas ir dots jau uzsaukumā no Rotko muzeja, un arī mediju daudzveidība parādās. Protams, 14 gadi ir pietiekami liels laika posms, un reģionā ir virkne mākslas vidusskolu, kas ir mākslas kompetences centri gan Reizeknē, gan Daugavpilī, kur ir studē arī dizaina programmās, kur studē video dažādos variantos darbojošie mākslinieki, animatori un tam līdzīgi. Un līdz ar to ar katru reizi ienāk arvien tehnoloģiski arī kādas tuvākas pasaules mākslas tehniskajam realizējumam vīzijas un realizējumi. Tāpat aktīvi parādās fotogrāfija arvien vairāk nekā pirms tam, kad tā bija glezniecība vai grafika, kas bija vairāk reģionam raksturīga. Un, protams, šīs tradicionālās prasmes, gan sevis realizācija tekstilmākslā, gan keramikā, gan telniecībā. Saprotu, ka arvien vairāk arī jauno mākslinieku vudā ienāk tieši tos laikmetīgos tendences. Jā, viņas ir pastāvošas pasaulē.
viņas ir vēl aktīvākas un vairāk darbojošas. Rotko muzejs savā darbības stratēģijā, mēs, protams, pirmām kārtām veidojāmies kā mākslas muzejs orientēts uz modernisma lauku, jo Marks Rotko nāk no šī kodola un attiecīgi pirmie projekti vairāk bija balstīti uz to, bet ejot līdz laikam skaidrs, ka ir jābūt paralēlēs ieintegrētiem arī projektiem, kas ir aktuāli šodien, kas notiek šodienas telpā, jo laikmetīgo mākslu mēs varam dažādi definēt, ka tā ir domāšanas telpa vai vēl kā, bet tā ir arī māksla, kas top šobrīd šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, jebkurā laikā dzīvo šie mākslinieki un rada. Un arī to mēs varam pasaulē redzēt, ne tikai braucot uz Rīgu no reģioniem, ka šīs te amatniecības, tradicionālās mākslas formas arvien vairāk ir klātesošas kā materiāls, kā tehniskā realizācija laikmetīgajos projektos, kuri turpina šo komunikatīvo domāšanas telpas atvēršanas lauka formas veidošanu, veidojot dialogu ar apmeklētāju, ļaujot viņiem iesaistīties, kas ir normāla Eiropas kultūras telpas paradigma, jo mums ir jāveido saturs, kas balstās mūsu senču mantojumā, bet sasaistē ar laikmetīgo, kas arī pievilcīgs vienmēr ir jauniešiem un jaunajai paaudzei, jo skaidrs, ka ja mēs tikai paliksim tradicionālajā kultūras laukā un tādā vecās muzeja definīcijas formātā, kad atnākam un mēs tikai varam skatīties renesanses mākslu vai Latvijas variantā tikai purvīti vai Latgales variantā tur, piemēram, zēļu, tad mēs paliksim tur, kur esam, bet ja mēs gribam būt atvērti, tad, protams, mēs dzīvojam šim laikam un esam atvērti jaunajiem māksliniekiem, kas rada šodien aktuālo, par ko viņi vēlas diskutēt. Jā, runājot arī par to atvērtību, kā jūs minējāt, ka īrasti, tad varbūt mēs esam tie, kas brauc mākslas skatītīs uz galvaspilsētu vai citām vietām, tad porējot arī pie nākamās sadaļas, ka pie mums Latgalā pagājušajā gadā atbrauca jauns festivāls ar starptautiskiem māksliniekiem tieši uz Dagdu. Tas ir arhitektūras mākslas un mūzikas festivāls. Un Jānis bija tieši kurators mākslas nodaļā. Varbūt tad Joņs var pastāstīt par to, kāds bija tad festivāls Dagdā, kādi varbūt ir tie secinājumi, ko tad ne jau tikai vietējie dagdīši, bet arī citi no citām vietām latgalīši varēja redzēt festivālā. Jā, galvenais iemesls tam, ka festivāls notika Dagdā, ir arhitekta Helvija Savicka senči, jo viņi nāk no Dagdas. Un līdz ar to, ka Helvijs bija vairākus gadus nodzīvojies par Austriju un ceļojot apkārt, uzkrājis pieredzi, un tas viņam ļāva iespējams redzēt kaut kādu citu potenciālu Dagdai un tam reģionam, un tad mūzikas sadaļas kurators Aleks Luriņš, viņam ir lauka Latgalē, un līdz ar to viņi bija pagājušajā ziemā atbraukuši uz Dagdas ezeru paslidot, un saprata, ka kaut kas tur ir jāorganizē. Un tad Helvijs izstāstīja šo ideju man, un viss izklausījās diezgan mistiski un interesanti, un tad likās interesanti, ka mēs varam nevis sadalīt nozares arhitektūra, mūzika un māksla, lai taisītu 3 atsevišķus pasākumus, bet ka mēs varam radīt kaut ko visi kopā, vai ne? Un man liekas, ka tā bija diezgan svarīga atslēga vēlmei tieši doties uz Dagdu un saskarties varbūt ar tur esošo nepieradināto vidi. Un, tas bija kaut kāds tas galvenais iemesls un aizmetnis, vai ne, kāpēc mēs nonācām Dagdā un ar vēlmi kaut ko darīt. Un tad
Helvijs man izstāstīja šo ideju, un tad aizbraucām. Es biju Dagdā pirms tam bijis tieši tikai vienu reizi velo ceļojumu laikā, un līdz ar to, ka man bija ļoti maza saskārs, un pirms tam bijusi ar Latgali kā tādu, es biju peldēšanas nometnēs bērnībā uz Daugavpili braucis, bet neko diži vairāk par tām nometnēm un velo ceļojumiem es nebiju pieredzējis šeit, vai ne? Tad mēs aizbraucām uz Dagdu, un cilvēki bija ļoti atsaucīgi un ar milzīgu vēlmi doties ar mums šajā nezināmajā, un tad, jā, ar milzīgu vietējo atbalstu mēs arī nonācām līdz tam, ka mēs, jā, organizējām internacionālu arhitektūras, mākslas, mūzikas festivālu. Jā, tas notika 3 dienas. Bija diezgan daudz arhitekti no Austrijas, un bija arī vācieši, kas palīdzēja Helvijam ar viņa arhitektūras paviljonu. Es domāju, ka viņiem arī tā bija unikāla pieredze doties uz pierobežu zonu un uz Dagdu. Tīpaši tas tur nav viesnīca, tur ir jā, visi apstākļi ļoti tādi, tajā salīdzinoši unikāli un jā, neparedzami varbūt tādai festivāla organizēšanai. Bet ko es vēl vēlējos pastāstīt? Kā starptautiski dalībnieki, mākslinieki, arhitekti, muzikanti uztvēra tādu Latgales vidīni? Kāda varbūt jū ir te secinājumi par Latgali? Jā, viņiem jau tā savā ziņā bija tāda eksotiska pieredze, man liekas. Gan tā kojas čīkstošie matrači un viss pārējais, ka nav neviena kafejnīca un ir tikai ēdnīca pilsētā un salīdzinoši lielā pamestība un vietējo stāstu un neskartā daba un skaistā ainava un godīgi sakot, visi bija pārsteigti par to, cik tur ir brīnišķīgi. Man liekas, ka visi bija tikai pozitīvas atsauksmes un visiem ļoti patika tā kā pieredze. Un jā, manuprāt, arī bija tā, ka vietējiem iedzīvotājiem bija milzīgs entuziasms mums palīdzēt, bet es domāju, ka daļai bija arī vilšanās rezultātā, jo tas rezultāts bija arī, pietiekami eksperimentāls un mūzika bija elektroniski eksperimentāla. Arhitektūras paviljoni sastāvēja no atrastiem vietējiem materiāliem, vai ne? Un tad bija ļoti maz varbūt tādu tradicionālo lietu, jeb kaut kādu tādas paredzamo elementu. Jā, bet es domāju, ka otrajā dienā mēs uztaisījām tūri, kur mēs visi izgājām cauri izstādēji un katram objektam un lietai, pie kuras arī apstājāmies, un katrs mākslinieks pateica kādu teikumu, un manuprāt, tas arī vairoja kaut kā to uztveres bagātību, jā. Lika vietējiem vairāk saprast, kas notiek. Jā. Vai plānojat arī festivālu turpināt arī itūgot? Un, ja jā, tad ko mēs varam gaidīt? Jā, mēs plānojam festivālu organizēt arī šogad, un es domāju, ka pamata kodols arī paliks arhitektūra, māksla un mūzika, bet plānojam arī atvest kādu monoizrādi uz Dagdu un arī iespējams iekļaut kādu sporta pasākumu. Man liekas, ka mums vairāk interesē tas, kad nevis nošķirt lietas, bet veidot tādu kopienu un sadarbības kaut kādu lauku un pievērst arī lielāku, jo māksla ir kā viena tāda salīdzinoši šaura niša, bet arhitektūra ir vēl kaut kas cits un mūzika ir vēl kaut kas cits, un manuprāt, pasākums ir ieguvējis un arī, apmeklētājs no tā, kad tādī notiek pēc iespējas vairāk kaut kādu pasākumu un bagātīgāks pieredzē.
Jā. Mārija un Evija, kā varbūt jūs skatītājs iz tādu jaunu starptautisku vēsmu īnokšanu Latgolā, un vai tas veicināja arī tādu mākslas telpas izmaiņas? Man jau, kā dzīvojot netoļi no Dagdas, ir cīši liels prieks, ka tāds festivāls ir ticis līdz Dagdai. Un kur arī man bija tā doma, ka te sakņu sajūta tomēr ir atslēgas vārds, par ko tas festivāls ir atgojis līdz Dagdai. Un tas arī man, kā tāda tradīciju pietiešanas laikā, arī man vienmēr interesēja tas pirmavūts, kas ir tas motivācija vai par ko mēs kaut ko daram. Un patīšām prieks, ka Dagda iedvesmoja, un Dagda ir vīta, kurā arī redz potenciālu ne tikai vītēji, bet arī no orīnas cilvēki. Un tāds festivāls man tāda šķīt, ka ir cīši vierteiks tīši vītējiem un vītēja kūpienai, par to, ka te laikmetīgo māksla atīt pie jiem un roda varbūt tādu drusku sakrata, varbūt roda kaut kādu priekšstatu samiksējumu, kas tad ir māksla, kāda tad ir te laikmetīgo muzika. Un tas viss kaut kā man likās tīši labi sasaspēlējies kopā, un arī tīšām ceram, ka turpinojot to festivālu, arī tie sadarbība ar vītēju kūpienu būs daudz lieloka, un tas īsaista arī tādā ziņā izglītos vītēju sabiedrību par to laikmetīgo mākslu un arī par tādam jaunam vēsmam un idejām, kas atīt no Rīgas, no Reigas vai arī no citām valstīm. Nu jā, un jebkura veida gan importa tā saucamie projekti, gan projekti, kas piedzimst orientēti uz starptautisko auditoriju, mākslinieku piesaisti, ko iniciējuši ir reģionālie nevalstiskā organizāciju sektora pārstāvji vai kultūras institūcija, tas stiprina un veido šo te kopienu. Nākamais solis īpaši tajos importa projektos ir būtiski iesaistīt šo te kopienu no paša mazākā līdz senioram, jo viņus nav jāuztver laikam kā patērētājus, bet kā partnerus, jo mums tiešām Latgalē ir brīnišķīgām tradīcijām gan mākslas skolas, gan mūzikas skolas ar šo te profilu jau orientēto darbību, kuros es redzu kā institūcijas vadītājs, ka viņi labprāt iesaistās, un tas palīdz viņiem būt piederīgiem, novērtētiem, ka viņi nav tikai vēl mazie zaļie gurķi studējošie, bet ka viņi var būt jau partneri, un ja viņi ir partneri jau kopā ar starptautiskiem māksliniekiem, tas ir divkārt labāk. Reizeknes gadījumā ir jāpriecājas un jāstiprina Mākslas akadēmijas Latgales filiāles darbs, un viņu šī brīža uzņemtais atkal tāds temps ar arī savas darbības komunikāciju, veidojot publiskās diskusijas stāstus, kas tikai var arī izaugt tādā vēl lielākā starptautiskā veidolā, un faktiski tās rezidenču programmas, kas darbojas reģionā kopumā, skaidrs, Rotko muzejs ir viens no lielākajiem, jo mēs 3 regulāros starptautiskos simpozijas organizējam. Mums ir ļoti plaša individuālo rezidenču programma, kur decembra mēnesī mums 8 atbrauc uzreiz tā uz 2 nedēļām, un ir atkal, kas vēlas, un tā rinda tikai aug garumā. Un mums ir jāuztver nopietni, ka šie mākslinieki, kas kā savu veidu imports iebrauc pie mums, ka viņi ne tikai ir kā eksperti vai kaut kādi mūsu kultūra vides analizētāji, bet ka viņi ir mūsu sadarbības partneri, kas ir gatavi strādāt arī ar mūsu vietējo kopienu, padalīties, bet arī paņemt sev kādas brīnišķīgās prasmes, kuras reizēm varbūt tās sevišķi bāzētas uz tradicionālajām prasmēm, mēs kaut kā nenovērtējam līdz galam. Tā kā tas ir lieliski, ka notiek šie dažādie festivāli, starpdisciplinārie festivāli.
un programmas. Es ļoti priecājos, ka Lūznava aktivizēja arī literātu šo te jauno rezidences formātu, kas, būs tagad konkurence Kurzemes reģionam ar Ventspils rakstnieku mājas rezidencēm. Un katra šī te aktivitāte, kā mēs paveram spraugu sadarbībai, tas tikai padara mūs spēcīgākus, stiprākus šajā mūsu Latgales kultūra telpā. Redz, tad nozares profesionāļi priecājās par jaunu mākslinieku, jaunu veidu aktivitāšu ienākšanu Latgalā, bet kā varbūt ir ar vietējiem? Jā, varbūt vari pastostēt, kāda bija tad taišņi vietēju cilvēku reakcija uz tādiem laikmetīgiem mākslas darbiem, iz performancem, instalācijām? Manuprāt, vietējie iedzīvotāji ir īstenībā tajā izslāpuši pēc tā, ka kaut kas pie viņiem notiek, vai ne? Un viņi arī patiesi, manuprāt, novērtēja un arī interesi skatījās, ko mēs darām, un arī iesaistījās nesautīgi. Un tiešām tā uzņemšana, kādu es nebiju nekad piedzīvojis tādu uzņemšanu, kādu mēs piedzīvojām Dagdā, manuprāt. Kad arī bijušās pienotavas teritorijā mēs varējām visu izmantot pēc savām iegribām. Un, bija tā kā ļoti liela pretīmnākšana no vietējiem cilvēkiem. Jā. Es domāju, arī, es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu. Bet Gatavi sasadarbot, bija gatavi uzņemt, tā kā mēs Latgalā, ka mēs esam tādi ļoti laipni un visot uzņemam jaunus cilvēkus, bet taišņi varbūt par to mākslu, vai nebija jiem tāds, ka sacīt, kultūras šoks, ka mēs esam pieraduši pie tādas tradicionālas mākslas, bet mūsu īvos pasaroda dažādas instalācijas. Jā, bet manuprāt, tas kultūras šoks ir vienmēr, un viņš pat arī ir Rīgā vai arī jebkurā citā pasaules malā. Man liekas, ka no tā neizbēgs, ja atnāk. Tomēr ir tā, ka tīpaši mākslā tā arī ir kaut kāda profesionāla nozare, vai ne, kur cilvēki, kas viņu rada, bieži vien ir ieguvuši tādā nozarē kaut kādu izglītību, pavadījuši laiku, un viņiem ir kaut kāda specifika vai kaut kāda specializācija, kuru no ārpuses bez papildus iedziļināšanās ir grūti uztvert. Un iespējams, arī, ka bieži vien pat pats radītājs mākslas darba nespēja tādā iznākuma konkrētajā brīdī arī nodefinēt, kas tas īsti ir, un varbūt tam kaut kāda tā nesapratne izveidojās pēc kaut kāda laika, vai ne? Un manuprāt, ka tas nav arī nekas slikts, ja netiek pirmajā brīdī kaut kāds šoks un vairāk jautājumu nekā atbildes, bet, ja ir varbūt tāpatās kaut kādai, galvenais, ka ir tā interese, man liekas, izzināt tās lietas un pētīt un nākt skatīties. Un, manuprāt, kaut kā tā. Jā. Mēs arī centāmies, bija vienu dienu darbnīca, kurā bija izlikti daudz dažādu mūzikas instrumentu, un tad varēja nākt bērni no Dagdas mūzikas skolas un arī tajā darboties ar tiem elektroniskiem mūzikas instrumentiem, un no sākuma varbūt viņiem arī bija tas uztraukums, kas tas tāds ir, vai ne, un kā tā lieta darbojās, un kas tā pa skaņu, vai tā vispār ir skaņa, un pagāja kaut kāda stunda, un tu jau redzi, ka tie bērni jau tur brīvi spiež pogas, un kad vienkārši, kad arī ir atvērušies tā interesē, un kad, man liekas, ar to kaut kādu līdzdarbību ir nonākuši pie tā, kad varbūt tas nav kaut kas racionāli definējums, ko viņi dara, bet pēc tas process ir radījis kaut kādu interesi un, nezinu, kaut ko, kas varbūt tam nākotnē arī viņiem tiks risināts, un, nezinu, kaut kā tā. Jā. Māksla ir savu mērķi sasniegusi, ka galvenais ir ieinteresēt to skatītāju auditoriju. Un runājot arī par auditoriju, laikam veicojums vairāk Māri, tā kā esat projektu un izstāžu vadītājs, vai vispār ir iespējams pasciet, kas tad ir tai mākslas auditorija Latgalā, un vai ir nepieciešams strādāt pie to, lai taišņi to laikmetīgo mākslu padarītu saprotamāku auditorijai?
Skaidrs, ka nevajag sabiedrību Latgalē uztvert laikam kopumā mums kā tikko nokāpušus no mērkaķus no koka, jo pamatā, lai saprastu laikmetīgo mākslu, viens ir šo te skatītāju, apmeklētāju, kas nāk un iesaistās vai tikai pasīvi bauda mākslas rezultātu, viņu izglītība, iepriekšējā šī sagatavotība. Un otrs būtisks moments auditorijas piesaistē, darbā ar auditoriju, ir šī te mākslas satura, konkrēti laikmetīgās mākslas komunikācija. Ja mēs izliekam mākslu, kura ir dažādi, sevišķi tas ir balstīts uz provokāciju kaut kādu, kas ir normāla parādība arī laikmetīgajā mākslā, bet tam saknes ir arī vēsturiski bijušas dažādos citos mākslas vēstures periodos, tad mums ir būtiski iedot vai nu šo te anotācijas stāstu, vai attiecīgi būtisks, lai ir ekspozīciju gidu vai mediatoru komentārs par to, kā šo mākslas darbu vajadzētu skatīties un analizēt, ja uzreiz šis skatītājs nespēja pats. Šī palīdzība ir normāla prakse, ko pielieto pasaulē. Un es iesāku ar to, ka latgalietis, jeb Latgales auditorijas cilvēks nav šis te nokāpušais mērkaķis, nav tālu jāiet. Mēs varam aizbraukt uz Parīzi un arī Parīzē atrast cilvēkus, kuri vai nepieņems laikmetīgo mākslu, vai tas būs pilnīgi noliedzoši un viņiem neinteresēs, vai arī aizbraukt uz Francijas dienvidiem, uz Canet, kur ir ļoti tradicionālas mākslas izpratnes vairāk cilvēki, jo tas ir arī reģions un reģionālā specifika, vai tur uz Turīnas ziemeļiem, neraugoties uz to, ka tur ir milzums laikmetīgās mākslas mecenātu un galeristu, kas tur dzīvo, bet tur ir gan arī vienkārši vīndari, kuri arī var uz šo te laikmetīgo mākslu paskatīties dažādi, bet svarīgi ir šī te darbā ar auditoriju, gan šī komunikācija, gan arī nepārtrauktais izglītošanas darbs, ko arī Rotko muzejs veic, sākot no mazajiem ķipariem līdz lielākiem. Mums Rotko muzejā 2 gadus ir jauniešu klubs, kas arī palīdz šo aktivitāšu tā kā ievirzīšanā nevis institucionāli no tā kā darbiniekiem, bet tie brīvprātīgie, kas iesaistās, palīdz, nāk un komunicē. Un šobrīd Erasmus programmas ietvaros mēs braucam mobilitātē un skatāmies, kā strādā pieaugušo izglītības laukā citi pasaules muzeji. Un lielāku akcentu liekam, ko mēs ar šo gadu ieviešam arvien vairāk mākslas komunikācijas sarunas, diskusijas, kas gandrīz par katru projektu notiek, kas uz katru projektu brīvprātīgi attaicina citu sabiedrības daļu, kuriem vairāk vai mazāk viens vai otrs medijs ir ieinteresējis vai mākslinieks, kad mēs brīvi, nepiespiesti izdiskutējam, izrunājam to, ko varbūt tās pat jau ar kuratoriālo tekstu, ar mākslinieka kaut kādu komentāru pēc atklāšanās, tikšanās reizē vai pirms atklāšanas mūsu preses tūrē, ko ir teicis, varbūt ir bijis par maz, ka ir būtiski vēl atsevišķus akcentus kādam no projektiem pievērst, lai tas būtu skaidrāks un izprotamāks. Ja ir skaidrs, tad ir arī pieņemšana. Paturpinot arī par to informēšanu, informētību un arī dodot vārdu Evijai, atsagriežot pie pirmotnējos tēmas par tradicionālu Latgalā, pie tiem pamatiem. Bieži viņi arī medijos pasaroda tāds narratīvs, ka Latgala tiek atainota caur tādu folkloras, amatniecības un reliģiskos kultūras prizmu. Un parodot, ka te ir tāda mūsu unikālo identitāte, ka mēs tot esam spiecīgi ar savam tradicijām. Un vai māksla Latgalā ir te atšķirīgo identitāte, vai tomēr par jebkuru Latvijas reģionu varētu pasciet, ka arī tī tradicionālo mākslā varbūt ir poroka par to laikmetīgu, vai reģioni Latvijā cits no cita tad neatsašķir, ja tu mītu var pieliecināt pie visiem. Šobrīd jau man tā līkās spīgošs laiks, ka katrs grib būt sazajusties unikāls ar kaut ko. Un arī Latvija
koč mēs salīdzinoši moza valsts, katrs novads grib būt ar kaut ko īpašs, unikāls un atšķirtīgs, bet tamā pašā laikā veidot to latvisku krošņu karti. Un par to latgalisku un tradicionālo mēs esam bogoti, mēs te ir tāds sinkrētisms un no visādām kultūram aizgūts, bet tamā pašā laikā kaut kas tas eistina latgalisko sāka tomēr ir iekšā. Un man tā liekas arī, ko vairāk tu izej orā, ko toļokai, tu vairāk saproti, kas tev ir tas unikālais, ar ko tu vari izaceļties. Un tāpat arī pieminot jau šodien tos starptautiskos dažādus festivālus vai arī pieredzes, kad brauc orpus savas vītas, tu arī vari saprast, ar ko tu vari atšķirties, ko tu vari pīnest tai starptautiskajai sabiedrībai vai laikmetūgos mākslas kontekstā vai arī tradicionālās kultūras kontekstā, ar ko tu vari atnest no Latgales un parodēt, kas mums ir tas, ar ko mēs varam pazalapoties. Un te ir te mūsu, man liekas, katram, kas ir nocis no Latgales un kļūst par kādu atpazīstamu mākslinieku, jebkurā sfērā, arī laikmetīgos mākslas sfērā, kaut kur pazarodās te mūsu darbos, tas latgaliskais vai kaut kādas tradicionālo prasmju kontekstā vai arī kaut kādas filozofijas kontekstā. Par to mēs varam runāt jebkurā žanrā un arī pazaraugoties, kā mums izapaužās, piemēram, mākslinieki mūzikā. Mums tagad ir, piemēram, etnoģes, mums ir balstīts latgalīšu tradicionālajā mūzikā. Mums ir viss kaut kas, ko mēs varam pazalepoties, valkot orā to babes mūsu un dzedu pūru, nokratot un pazaveroties, varbūt kaut ko mēs varam izgrīzt, pīlikt un pazavērtīs uz to jaunā gaismā, caur mūsdīnu jau izglītotu, varbūt akadēmisku skatījumu, kas tas ir tas īpašais, ko mēs varam vikt orā pīdovot arī mūsdīnu sabiedrībai, kam patīk tai laikmetīgo māksla, bet tomēr turot to kaut kādu savu identitāti gan Latgales, gan arī Latvijas, gan arī plašākajā toļāk. Arī par to identitāti, cik svarīgi ir māksliniekam, ka es pīsiņu savu darbu pie savas vītas, ka es saglabāju to savu identitāti, ka varbūt ir arī kroslas noda pusī māksliniekiem, cik jī varbūt uzsver to taišņi vītas nozīmi savos darbos. Tas, man liekas, ir tieši individuāli, kas cilvēku iedvesmoja, kur tu esi visautentiskākais, pats tuvākais pats sev. Un timā brīdī tu vari radīt. Un kas tev ir orā, tad tu redzēsi, kā tas izapaužās. Tas varbūt mums kaut kāds, sacēsim, kultūras identitātes kods, mums likās ģenētiskā līmenī kaut kur pazarodās visos darbos, bet tī, man likās, nav nekādu robežu, ja tu esi latgalīs, tev būs tikai tādas tradicionālas izpausmes. Ko tu vairākai orā izpieti, ko vairāk pieredzes tu gūsti, tad tu vari vispār saprast, kas tu esi attiecībā pret visu un kas tu gribi būt visumā, ko tu vari dot no sevis orā. Un te, man liekas, pamata līta ir te radošo izpausme, kā tu mūsdīnu situāciju, esot latgalīts ar kaut kādam noteiktam zinošanam, vari izapausties un kaut ko rodēt. Un tad tī pazarodās, vai tev tī saista te tradicionālo kultūru, vai tu gribi drusku atsakopties, pazadarboties kaut kādā laikmetīgajā sfērā. Un tas tāds diezgan plašs un diskutabls, man liekas, lauks, kur var runāt. Bet pamatā, man liekas, ir te pašizpausme. Kas tevi pašu iedvesmoja? Ja tevi iedvesmoja Latgola, tava dzimto puse, piemēram, arī Helvija gadījumā, tas festivāls atguva par to, ka viņam bija te piesaiste tai dzimtajai pusē, dzimtajai Dagdai, un no to izauga skaists festivāls. Un tas, kā mēs to identitāti un savu latgalisku izmantojam, ir tikai mūsu paša ziņī. Piemēram, tādus laikmetīgus darbus mēs varam arī saukt par latgaliskim. Ja, piemēram, Latgales mākslinieks īpinot iekšā arī to identitāti, savu dzimto pusi, bet viņš netaisa tradicionāli, bet īt uz to laikmetīgo versiju.
Kā jūs sajūtāt? Tas ir atkarīgs no to, vai latgalīts ir lepns par savu dzimto vietu. Un vai es gribu to iznest orā. Viņš var būt laikmetīgais latgalīts. Piemēram. Bet ja es vēl šaubās, vai tomēr es gribu nest toļok to latgalisku, es varu izadauzēties par Reigu, pa Eiropu, visu kaut kur, un tad redzēs, kurā breidī vai ne bijustē kaut kāda sajūta, ka tomēr valgda sakņam, nu vai arī nā. Bet to mēs nevaram ni sprīst, ni nosodēt, tas ir katra poša ziņā. Ja tu gribi saglabāt saiti un ar lepnumu nest orā latgalisku, par ko nā, tu vari būt tas laikmetīgais latgalīšu mākslinieks. Ar tādu arī sloganu arī toļāk, jā. Arī redzu, ka arī jūs piekrīti tevi sacīt. Jā, es pilnīgi piekrītu. No saknēm jau nevar nekur aizbēgt, un tas ir tikai normāli, ka mēs uz saknēm balstamies, un tradīcijas ir mūsu saknes. Protams, tradicionālajam tādā vulgarizētajā izpausmē var jau teikt, ka ja ir pielikta birciņa vai iepakojums, kas ir pārvērties par dizainu, viņš jau uzreiz ir automātiski laikmetīgs, bet nevienmēr tas tā dabā darbojas. Bet ja tu kā Rievija teica, ar savu domāšanu un darbību esi to visu mērķtiecīgi darījis, ejot uz savu mērķi, pozicionējot un stāstot un šo te nosacīto iepakojumu veidojot par šī te tradicionālā aktualitāti mūsdienu kultūra telpā, tad skaidrs, ka tas var būt laikmetīgi un arī Picasso, kad viņš veidoja savus podniecības traukus, viņš diez vai domāja, vai viņš tur būs laikmetīgs vai nē, bet neraugoties uz to, ka ir šīs laikmetīgās zīmējuma formas un arī ar atsaucēm uz mītiem, dievībām un visādām citām jaukām lietām, ko viņš izmantoja. Bet tas pamats jau bija lietojams trauks, kas jau veido atsauci uz podniecību, un tas nekādā veidā nav kaut kas slikts. Jā, un paturpinot arī to, ka mūsu diskusiju nedaudz jau aizakēram pie izglītības vaicojuma, un Evija tad ir arī tradiciju skolas muzejiem vadītoja, un varat arī Evija pastostīt, kāds ir tad mērķis vuicēt bārņiem no mazas kojas pārtāšanu par to tradicionālo pusi, kas varbūt ir tajā auditorija un kādus tad rezultātus redzīt no skolas. Tie laikam atkal var sacīt vienmi atsagrēstīs pie sakņu, pie kaut kādas tradicionālos patīsības, sacīsim tā. Man tas mierkis esnībā bija cīši vienkāršs un dziļi personisks. Man gribējos, lai manim bārnim būtu kaut kāda radoša aktivitāte, diezgan atolumā, kur es varu jiem nodot toļok kaut kādas tradicionālas zinošanas, bet radošā veidā. Un tad, kad jūs nosādināt uz divanu un īdot kaut kādu instrumentu, tas nenotiek tik dabiski, bet ja tu saaicināji vēl draugu bārnus un vēl paaicināji kaut kādu no malas, tad tas process ir tādā jautrā, rotaļīgā veidā, kur tas bērns dabiski. Man lielākais kompliments par to skolu ir, kad bērnam pasaka, brauks uz muzeju, saka, jā, braukšu. Un, tas esnībā nebija tā miertīcīgi izveidot skolu. Pirmais bija pasaukums, kas izauga pēc tam vecāki saka, sataisam vēl kādu reizi. Un tad tas porta pa tādā pasaukuma ciklā. Un šobrīd, jau pēc 2 gadiem, itamā gadā ir 3. gads, mēs to visu esam nomatuši nosaukumu mazo tradīciju skola. Te tagad ir portapusi par saimes tradīciju skolu, lai neierobežotu to cilvēku interesantu mierki auditorijas kaut kādu ītvaru, ka tas ir tikai bērniem, par to, ka ir arī cilvēki, kas vaicā, par ko mums nav bērni, bet mēs tikai gribētu arī kaut ko tādu, un mēs šobrīd esam cieši atvērti, un rezultāts mūs porsteidza īpaši pagājušā gada noslēgumā, kad bija pilns muzejs ar pilnīgi nosacīšu visa vecuma cilvēkiem, sākot no 1,5 gada bērniem, beidzot ar 50, 60, 70 gadu cilvēkiem, kas kopā dancava, dzīvoja, spēlē rūtaļus, un tie sajūta bija tāda, ka tai vajadzētu būt visu laiku. Tie ir tāda dabisko
kūpīnas saīšana kūpā, kas varētu arī nebūt tas kaut kāds ambiciozi izvirdzētais mierkis, ka divliet sastādēsim plānu un mums jau vajag sasniegt kaut kādu mierki, bet vienkārši svinam svātkus kūpā, visi saīt kūpā, un katrs kaut ko atnes gordu vai kaut kādas spēļi izvēlēt pastosta, ko nūdīt kaut ko. Un tie tāda dabiskos kūpīnas atjaunošanas mums kaut kāds tāds fenomens ir saglējis beigos. Un sasaistot to ar itos dienas tematu, man liekas arī liels potenciāls ir arī festivāla un Dagdā, ka tas ir kaut kāda tāda sākla, kas ir pors cilvēku entuziastu īcera, bet ka tas varbūt apaudzēja kaut ko cīši brēnīgu. Varbūt nākamajā gadā ir vārds padomot īsaistēt vietējos tiešām amatnīkus, kas īt un pīdavoja sevi. Nu, latgalīšiem ir tāda doba, ka mēs izaliksim līdz pēdējiem, atdūsim un pabarošim visu, ko vajadzēs, ka tik notikt un ka tik mūsim te dūšanas prīks mūsim tīši raksturīgs. Jā, un man likās, ka mēs te arī te saplūšana tradicionālajiem ar to laikmetēgu, arī tas Dagdas festivāla formāts esnībā ir diezgan cerīgs, man likās, vairāk īsaistot tīšām vietējos, lai viņi saprot, kas tas ir, un ka tas nav kaut kāds no citas planētas nokrits brēnums, bet tas ir mūsdienu mākslinieka skatījums, un tad tos kaut kādas iekšējas prizmas saplūst kopā un veidoja tiešām arī kaut kādu laikmetēgu un tradicionālu kūpīnu saīšanu kopā. Jā, tad jau arī virzīties. Es domāju, redzam to Jāni, ka festivāls noteikti ir joturpina, ka ir nes labus augļus un ir veicinājis interesi sabiedrībā, bet runājot plašāk par tādiem izaicinājumiem, varbūt mākslā, ko mēs Latgolā vēl varētu darīt, kā piesaistētu jaunus māksliniekus, kā piesaistētu starptautisku mākslinieku interesi par Latgolu, mākslu Latgolā. Tad kas ir tie veidi, kā veicināt to interesi? Jautājums visiem. Es varētu manas dēļas ir, šobrīd ir tieši populāri visādi blogošanas un visādi ne tiktokeri, bet Instagrami visādi. Man tā likās, mums jau publiskoku un varbūt plašoku joīt starptautiskā arī auditorijā ar to, ka ķā Latgolā to laikmetīgu mākslu saprot. Un te ir cilvēki, kas to sapras, ir atvērti tam, un ka te nav kaut kādu aborigēnu pīrūbeža, kas neko nesaprot, bet te ir vīta, kur ir gaidēti, un te ir vīta, kur braukt iedvesmotīs un arī radēt. Ka tas nav nekas tāds tols un brīsmīgi nesaprotams, bet, ka tos tī redzējumi tomēr kaut kā lēnam saīt kopā. Ka mēs esam atvērti un arī tī starptautiskie potenciāli mākslinieki kaut vai var braukt cīmājas festivālim un arī uz kādam radošam rezidenčam un arī braukt šeņi radēt. Iedvesmotīs no Latgolas. Kas ir piebilstams? Man vienmēr licies interesanti, kad cilvēkam ir tā tieksme pēc uzmanības un ka gribās braukt. Jums arī aicināt, kad cilvēki brauc un vairāk pievērš uzmanību Latgalei, un tādī pašā brīdī man liekas, ka tas kaut kāda tā daļa vērtības ir iespējams tādī, kas jau pašreiz notiek, un tādī aktualitātē, un iespējams tādī, kad arī, ka nav tas viss pilnīgi, jo veidojas līdz ar uzmanību, veidojas arī kaut kāda sabojāšana, man liekas tā unikalitātes, vai arī, piemēram, pielāgošanās, kad iet uz tādu TikTok un Instagram vidi, tas arī deformē kaut kādu to uztveri par pašu. Manuprāt, varbūt tas ir pilnībā nepareizi, tā domāt, bet par to saturu. Jo kaut kādu, es ilgu laiku nodzīvoju, piemēram, Nīderlandē, un tur ir, piemēram, tas, kad tik ļoti jau tā mākslas vide ir pakārtota tam, kad, tādā ļoti racionālā veidā, kad
dažādām aktualitātēm un tēmām, ka tas kļūst par tādu semi-žurnālistiku tikai tāpēc, lai skatītājs saprastu izstādes saturu, lai aizbrauktu projām ar kaut kādām zināšanām, tad ieejot izstāžu telpā tiek piefiksēts statistikai, no kurienes tu esi atbraucis un, kāpēc, un tad beigās tas viss jau, tur jau tādā pārākajā pakāpē, ka tas viss tiek tik ļoti racionalizēts, ka tā māksla pazaudē kaut kādu to savu burvību manās acīs, vai ne? Un tad man, piemēram, es pats neesmu no Latgales, neesmu arī šeit daudz laiku pavadījis, saprotu, ka vietējiem ir ļoti smagi, ar to varbūt tām, kad tiek daudz kas darīts un ka netiek iespējams pietiekami liela tā uzmanība no ārpuses pievērsta, kas šeit tiek darīts, tām aktualitātēm un visam, kas šeit notiek, bet man arī es redzu tanī kaut kādu burvību, jo tas viss dod kaut kādu vēl lielāku potenciālu brīvībai. Tādai neierobežotai, vai ne? Bet varbūt tām tas pilnībā tādas absurdas idejas un kaut kāda, nezinu. Varbūt tas arī nav pa tēmu, bet mans tāds kaut kāds skatījums, uz to, ka kaut kā tā neskartā vide, un tas, ka man liekas, arī tas, ka būs, ka visur to mākslu nesapratīs, vai arī kaut kādas, tradicionālas lietas iespējams vairāk sapratīs, bet kaut kādas mākslas lietas, kad arī lielpilsētās vai arī jebkur citur nesapratīs, un ka varbūt tas pat ir forši, ka daudz ko nesaprot. Un kad varbūt tam, ka mākslē arī vajag palikt tam lauciņam, kuru nevar pilnībā saprast. Labi, tu tas laikam saciešu paļdis šodienas sarunas dalībniekiem Mārim Čečkam, Evijai Maļkevičai Grundalei un Jānim Dzirniekam. Un šodienas mierķi mēs esam sasnieguši, mīdz, ka māksla Latgalē ir tikai tradicionāla, ir apgosts. Saprotam to, ka tradicionālo māksla ir tilts uz laikmetēgu mākslu, tos nav sevis izslēdzošas lietas, bet gan savienojumus. Tā kā paldies, ka klausējies portāla Lakuga raidierakstu Mīti, ka piekrēti vai nepiekrēti sarunas gaitā izskanējušiem faktiem vai redzījumiem, tad drošai raksti portālam iz e-pastu info@lakuga.lv, sociālo mediju platformos vai tepat taisni komentāros. Tīkamies citos raidieraksta epizodīs un palieciet veseli. Raidierakstu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļu. Par raidieraksta saturu atbild latgalīšu kultūras ziņu portāls lakuga.lv.